Hei visiem, te Laura no Lagora, un šodien es jums parādīšu savus triftiņu pirkumus. Šis video ir kolāba ar latviešu youtuberi Emily Young. Droši dodies uz viņas video, kur arī viņa jums parādīs savus trifta atradumus. Man personīgi ļoti patīk viņas gaume apģērbos, tāpēc es domāju, ka būs daudz kas interesants, ko redzēt. Links uz viņas kanālu būs aprakstā manam video. Ja godīgi, es neesmu super talantīga uz triftiņu ķērieniem, tā kā man būs ļoti tādas ikdienišķas drēbītes, tās, kuras atradu, ko es ikdienā valkāšu. Jā, un es vēlējos padalīties ar jums arī ar saviem atradumiem. Kopā man ir aptuveni kādas 7 lietas, man šķiet, bet jā, nav super daudz, bet ir pietiekami. Es iepirkos 2 triftiņos, Economy Class un Humanā. Pirmais apģērba gabals, ko es vēlējos jums parādīt, ir šī te džinsa blūza. Ja tā no džinsa, to var nosaukt par blūzi. Varat sekot džinsa blūza. Man ļoti iepatikās daļ tās krāsas. Man patīk tas dziļi, tāds diezgan tumši, tāds zils. Kā arī man likās ļoti interesanta dēļ šīs te melnās apdarītes, tā kā tādas ādas apdarīta, protams, neīstas, kā arī aizmugurē. Viņi tā kā iet par pleciem un aizmugurītē. Viņi ir tādas tā kā stiklotas podziņas, kas man parasti, es domāju, nepatiktu, bet šajā gadījumā man kaut kā viss patīk, kā kopā izskatās. Tālāk ir šāda te blūzīte. Wow, kamerā viņa izskatās super sarkana. Dzīvē viņa nav tik nereāli sarkana kā kamerā, bet jā, dzīvē viņa ir bordo, tumši bordo krāsā. Iespējams, tas varbūt arī ir tas iemesls, kāpēc kamerā man mati izskatās sarkani, kaut arī dzīvē viņi ir tādi tumšāki un violeti rozā un viennozīmīgi nesarkani. Es gan jau visu šīs lietiņas apfotografēšu un ielikšu arī blogpostā, tā kā, ja jūs vēlaties redzēt to īsto krāsu, droši dodaties uz manu blogu itslagora.wordpress.com. Jā, ok. Es vēlos ļoti dabūt normālu domainu, lai man nav tas WordPress, bet ar laiku. Viss maksā naudiņu, bet naudiņa aiziet triftiņos, tāpēc rip. Viens sakot, kāpēc es izvēlēju šo blūzi? Tā jau viņa ir parasta blūzīte, bet viņai muguras pusē ir šāda te detaļiņa, tāds kā sietiņš. Pagājušajā gadā bija modē tas izgriezuma daļā šādu te valkāt, bet man tas trends īsti nepatika. Nepatika, bet es nezinu. Un tāpēc arī man patīk šī blūzīte, ka viņa nav domāta kā valkāt šādi ar izgriezenu pusi, bet tas ir tieši muguras pusē šī te sietiņa detaļa. Tāpēc jā, viņa ir diezgan smuka. Es personīgi nespēju atturēties no kleitām. Ja tā ņem, man šo pirkumu nevajadzēja izdarīt, jo man ir jau daudz kleitas. Bet gadījās kā gadījās, un es iegādājos šo te zilo kleitiņu ar taurentiņiem. Šī kleita man ļoti patika. Principā, daļ tās griezuma, kā to saka, piegriezuma, daļ tā, ka viņai ir šīs lencītes iet platumā, diezgan platas, tā kā līdz padusēm aiziet, jo man ļoti nepatīk šī paduša zona. Tur man ir jāpiestrādā, kas saka, jāsporto vairāk, bet labi. Jā, un, protams, ka taurentiņi arī likās ļoti jauki. Šī ir tāda vasarīga kleita vai pavasarīga kleita, ko var 3 sekundžu laikā uzvilkt un jau skriet pa durvīm ārā. Es jau jūtu, ka audio viss būs ļoti trausmīgā kvalitātē, daļ tā, ka man mikrofons ir zem šī te krēkla, un es te kaut ko mīcos ar drēbēm, bet labi. Viduklī ir gumija tāda, kas izceļ vidukli. Protams, arī krūtis uzreiz izceļās ārā. Lai viņi patīk, bet man tik ļoti žēl naudu, bet lai viņi patīk. Bet labi, tālāk dodamies. Es nezināju, godīgi sakot, ka triftos var jebko dabūt, principā, no jebkādas firmas un brenda, blablabla. Kādreiz jūs varbūt atceraties, bija veikals Big Book, man viņš ļoti patika, un tad viņš aizgāja prom no Latvijas. Humanā es atradu 2 lietas no Big Booka, kuras arī nopirku. Nevis tāpēc, ka viņas bija no Big Booka, bet tāpēc, ka viņas patika. Pirmā bija šis te pelēkais krekliņš, un atkal ar šādu te melnu apdarīti plecu zonā. Es nezinu, kas man ir ar tiem pleciem. Es tiešām nezinu. Viņš ir ļoti tāds basic, tāds casual. Tieši tāpēc man viņš patika, jo viņš ir ļoti vienkāršs, bet tajā pašā laikā arī īpašs ar šo te plecu zonu. Nākamais apģērbs ir
džemperītis, arī no Big Book. Tas ir šis te džemperītis pelēkā krāsā, un es to tik ļoti dievinu. Tas ir tik mīksts un ērts. Šī te, es domāju, ka ir man mīļākā lietiņa, ko es nopirku šajā thrifta iepirkšanās gājienā. Kā arī krāsa ir neitrāla, līdz ar to principā arī iet gandrīz arī visu kopā. Es ļoti ilgi domāju, vai šo te apģērba gabaliņu iekļaut, bet, es beigās sapratu to, ka es tomēr vēlos viņu parādīt. Tas bija tāds kārtējies mans impulsa pirkums. Zināt, sakot, tas ir šāds te, tā kā viņš sauc, tā kā halāts, bet viņš man tik ļoti atgādina pavasaru un vasaru, un tā kā vasarnīcu, un kad tu no rīta izej ārā ar kafijas krūzi, un tev ir tāds viegls halātiņš virsū. Tā, kad es viņu uzmērīju, es viņu centos kaut kādā veidā aizvērt ciet, jo teikt, ka ir tādi striķīši, bet te man nesanāca, un daļa tā, ka visas kabīnes thriftā bija aizņemtas, un bija garas rindas. Man nebija laika saprast, kā viņi īsti velk, līdz ar to es principā līdz šai dienai neesmu sapratusi. Viennozīmīgi impulsa pirkums, bet, ja godīgi, man viņš ļoti patīk. Man baterija mirgo kamerē, tāpēc es runāšu ļoti, ļoti ātri. Pēdējā lieta, ko es iegādājos, ir šāds te krekls ar uzrakstu More Issues Than Vogue, kas man likās, es šo kreklu nevaru nenopirkt. Man tas ir jānopērk, tā kā es to nopirku. Nav daudz ko teikt par viņu. Tas tika nopirkts tikai vienīgi dēļ uzraksta. Vienīgais, par ko es uzraužos, bija tas, ka tas ir viņš ir ļoti maziņš. Man krūškurvis ir diezgan liels, un principā, jebkas, ko es uzvelku, izskatās tā kā crop tops, kas man ļoti desī. Šo te kreklos tomēr dabūju sev virsū. Man viņš bija jādabūna virsū. Ļoti jauks pirkums. Es esmu ļoti apmierināta ar šo atradumu. Liels paldies, ka noskatījies šo video. Es ceru, ka tev patika šāda tipa video. Man tas ir kaut kas ļoti jauns, jo es pirmo reizi mūžā kaut ko tādu taisu un rādu savus pirkumus.